Tagad Laika mūti podkastā Cepeškrāsnes. Es nezinu, kā jūs šeit nonācāt. Jūs esat mošs jaunietis, varbūt esat kāds cits vecuma grupas cilvēks, uzspiež šo video. Bet, jebkurā gadījumā, esat sveicināti. Šodien mums ir šī studijā Sānis Mārtiņš Caune. Labdien! Labs vakars. Matīs Imveļuks, Henriks un Balodis. Henriks Balodis. Man, pirms šitas podcasts vispār bija veidots, man bija uzdevums. Es biju padomājis, kā man tā kā tevi introducot, kā man tevi tā kā pieteikt šī podkastā. Un es sapratu, ka vieglāk būs pajautāt, kā tu sev būtu ieteicis, kas tu esi, ko tu esi paveicis šī dzīvē, kā sev pieteikt? Nu, tas jau pieteikumā viss neiet iekšā. Ne? Kas veido mans personības šķautnes? Noteikti skolotājs un aktīvs pilsonis, es teiktu tā. Un tu esi pašlaik mācījies arī universitātē, pareizi? Jā, šogad iestājos. Cik pareizi atceros pedagoģiju un vēsturi, vai kā tur bija? Tā ir mana pamata izglītība, bakalaurs, tagad es studēju vēsturi maģistrantūrā. Man teica, ka tur ir vēl arheoloģija kaut kas tāds. Jā, tajā programmā tur ir kopā. Labi ir, tad būs vērts arī pajautāt. Pagaid, papā, mēs sākam jautājumus. Nē. To nesācot? Nē, Okay, labi. savādāk. Okay. Mums liet tā, kad tu esi ļoti aizņemts cilvēks. Cik tu bieži par Ventspilī? 2 dienas nedēļā. Tas pirmdien, otrdien, pareizi? Otrdien, trešdien. Kad jāmāca vēsturi. Kā tu šito visu spēj savienot? Mācības, skola. Ja tu vēlies privāto dzīvi, arī var pieminēt, ja vēlies. Tu jau gribētu, ne? Tu interesants cilvēks. Vienkārši labi, ka ir sabiedriskais transports no Ventspils uz Rīgu. 3 stundās aizbrauc, atbrauc. Bet tev taču mašīna. Ar mašīnu nav tik izdevīgi. Benzīns. Es neko par mašīnām nezinu, bet es zinu, ka benzīns ir dārgs. Autobus vieglāk. Autobusā es paralēli var darīt citas lietas, strādāt, gatavoties, lasīt, nezinu. Un tu tiešām lasi arī jau autobusā, ja? Kāku reizi. Ir dienas, kad sanāk, kad ir spēks, tad ir tādas, kad nav. Man bija viena reize, kad es braucu no Rīgas uz Ventspilu autobusu. Man tur fanfējas te viens no šaļiem sēdēja. Tā bija pirmīga reize, kad es braucu. Bet 1, 2 kaut kas tāds. Es tur vēl maku pakāsu. Tad ir autobusā. Malacis. Bet tiešām, pieņemsim to kāds pajautāt, Sandi, kā tas izdodas? Pasaka kādu lifehack, pieņemsim. Kā tu esi izdzīvojis, teici? Arī tā varētu teikt, jā. Es nezinu, kā es pat izdzīvoju tādu grafiku, kā tev goda vārds. Tas jau katram individuāli, tas, nezinu, izturības liekas, teiksim. Labi, bet kā tu? Vienkārši darbs, darīt. Pagaid, es zinu, kas dara, un tāpēc tam... Saku, viss nodēļas parasti. Nē, tāpēc labi, ka ir atvaļinājums, tad var atjaunoties. Nav nekad burnouti vai kaut kas tam līdzīgs? Ir. Man liekas, ka it īpaši skolotājas darbā tie grūtākie periodi ir tieši decembris un pēc tam maijs, jo tas ir tās beigas katram no šiem posmiem, un tad ir visgrūtāk. Un pēc tam ir atvaļinājums, kā jūs teicāt. Cik ilgs? Tā kā parasti likumā noteikts 8 nedēļas. Kas ir likuma noteikts vienmēr tā arī ir. Skolotāji, kā jums liekas, beidzās mācību gads skolotāji, viss čilo? Nē, viss ir es aizgāju pēc savu ķīmiju izlabot vēl. Es, piemēram, šogad atvaļinājumā aizgāju tikai jūlijā. Jūlis bija 2. mēnesis, pareizi? Jā. Malacis. Es joprojām šeit tev kļūdos. Es saprastu svešvalodā, tu nezinātu. Bet... Tev neliekas, ka skolēniem ir brīvlaiks pilgi? Nē. Es varbūt kādreiz kaut kādos nogriežos, es domāju, ka varbūt ir nedaudz par garu, bet šobrīd es esmu pārliecināts, ka nav par garu, jo ir jāļauj dzīvot. Kā jāatļauj dzīvot? Tam, beidzot skolu, nonākot pieaugušo dzīvē, sapratīs, ka visu dzīvi atlikušo būs jāstrādā. Ir jāļauj dzīvot jauniešiem, un tāpēc 3 mēnešu vasaras brīvlaiks vienkārši ir jāļauj darīt visādas lietas. Kā piemēram? Ieroļ. Laikam no sākuma jāieroļ. Vai tā ir tā lieta, ko jaunieši dara tavuprāt? Kas ir mūsu populārākā vieta? Populārākā jūra? Jā, ne jau Brīnumzem populārākā vieta. Pagaid, tās ir 2 dažādas vecuma grupas. Es saprotu, jā, bet vai tev neliekas, ka mūsu pilsētā varētu būt īstenībā par maz vietas, kur jauniešiem vispār atpūsties, pavadīt laiku un pārējās lietas? Neapšaubāmi, bet atkal tas ir 2 aspekti. Atkal viens ir komersantu piedāvājums, tātad jānāk ir privātajiem komersantiem, kas grib kaut ko tādu darīt.
jautājums, vai tas Ventspilī ir izdevīgi, ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences un tā tālāk. Un otrs, tajā pašā laikā vajadzētu kaut kādu motivātoru šiem te komersantiem, lai. Un trešām kārtām pašu jauniešu iniciatīvas vajadzētu būt. Ja jau mēs esam par šito sākuši runāt, tad būs jautājums par jauniešiem. Es domāju, to es iedošu tev. Par jauniešiem, ko viņi dara, un vai viņiem nevajadzētu, teiksim tā, piemēram, tu dotos iemeslus, un labi, tad kā, piemēram, novērst to, ka jaunieši brauc prom no Ventspils? Kā samazināt šo cilvēku kritumu? Tas tāds komplekss jautājums. Pirmkārt, ir jāļauj aizbraukt, apskatīties, kā ir citur. Man liekas, ka ir absolūts, es negribu kaut kādos nepareizos terminos ieiet, bet tad ir absolūts neprāts, manuprāt, nepamēģināt kaut ko citu pēc vidusskolas. Ja? Jo pasaule ir daudz plašāk nekā tikai mūsu pilsētā, bet, ja mēs domājam par pilsētas attīstību, kas ir svarīgi atgriezties, bet jautājums, kā pilsēta nodrošina to, lai jaunieši atgriežas, un šajā gadījumā īsti to nenodrošina. Un tas ir tas, ka mums nav līdz tam periodam, Ventspils ir laba pilsēta jaunajām ģimenēm, ja, lai dzemdētu bērnus, audzinātu viņus un tā tālāk. Tas viss ir forši. Bet līdz tam brīdim jau arī kaut kas tam Bet tad kāpēc nedzemdē? Kāpēc mums kāds vēl projām turpina kristies? Visādi iemesli. Pirmkārt, jau vispār tendences Latvijā kā tādas. Un otrs, tendences pasaulē, ja mums jārunā arī par tām neapšaubām, ir vispār jaunie cilvēki aizvien mazāk izvēlās nodarboties ar demogrāfiju, teiksim tā. Un vairāk izvēlās veidot karjeras, dzīvot dzīvi bez bērniem, un tas tā ir, un vienkārši, es pat nezinu, kas būtu jādara. Man liekas, arī finansiālais atbalsts varētu būt daudzkārt veiksmīgāks, bet nauda nemotivē. Labi, tad jautājums, vai tavuprāt Ventspils pietiekoši, teiksim tā, motivē, vispār, Nē, varētu labāk. Piemēram? Šeit piekrītas jau sarežģīts jautājums. Tad mums politiska diskusija ir jāveido par iniciatīvām un tā tālāk. Tās iespējas, ko darīt tiešām, jo, mums ir vietas, kur pastaigāties ar ratiņiem un tā tālāk, bet, tev gribās arī, kā jaunieti vai arī kā jauniem vecākam kaut kādā brīdī atpūsties, jā, un tad ir Silraks, jā, un kas mums vēl ir? Nekas, ja tu negribi iet uz Silraku, ko tu dari? Nezinu, pa ielām staigā pa naktīm. Katājās ar mašīnām apkārt. Cik te ilgi var braukāties? Es vēl piebilstu, bija taču viens politiķis, kas mums skolā bija runājis un teica, ka pašiem ir iniciatīva, pašiem kaut kas jāiet darīt ir, bet, man liekas, tas ir naivi gaidīt no jauniešiem, ka viņi tur tagad meklēs iespējas, jo... Nē, es uzreiz tev kaut ko teikšu pretī. Manuprāt, jauniešiem meklē tās iespējas, bet man vienkārši arī tāda sajūta, ka Ventspils iespējams nenāk pretī jauniešiem. Arī to ir ļoti daudz jauniešu novērojuši, ka tu vari iet kaut ko darīt, tu vari veidot kaut ko. Man liekas, vēl bija tās jauniešu iniciatīva, kā varētu izveidot kaut kādu, teiksim tā, atpūtas, cik viņi par atpūtas vietu vai pasākumu vietu varētu izveidot Rāclaukumā, kur ir tas slimnīca, bet kas viņš skaies autoparks? Annas ielas laikam depo. Jā, Annas ielas depo. Tur tas pagalms ir, jā. Un Ventspils doma pateica, ka mums neinteresē, jo mēs no tā nevaram nopelnīt. Tas ir vienkārši, es nezinu, kā par to attiekties cilvēkam kā man. Tad vienkārši jautājums, vai tiešām viss, par ko Ventspils doma domāja par to, kā uzvārīties uz jauniešu idejām? Pagaidi, jebkuram biznesam ir jābūt rentablam, nav izdevīgi uzturēt biznesu, pat ja viņš dod kaut kādu minimālu sociālo labumu. Labi, jauniešu māja kā nopelna. To es nezinu, jautājiet. Mums ir kur nāk nauda no labi, Eiropas. Labi, bet vai tiešām jauniešu māja spēja uzturēt sevi uz Eiropas projektiem tikai? Cik gadi jauniešu mājā šobrīd jau ir? Pietiekoši. Atbildi ir? Tie nav jautājumi ekspertiem šī gadījumā. Nē, bet man bija svarīgais jautājums, es tev ne to gribēju pajautāt, vienkārši lieta tāda, ka tu ļoti daudz ko var sanākt kopā, mācības, Rīgā, skolotāji darbs. Manuprāt, tas vienkārši briesmīgi, es nomirtu viennozīmīgi. Bet ir jaunieši, kuri ļoti daudz, pieņemsim, skolās mācās, bet viņiem tā lieta, ka viņiem arī vēl blakus aktivitātes kā sporta, pulciņi, kaut kādi citi figiņi. Un bieži vien viņi
mācību ziņā viņi var pasaka skolotāji, ļaujot, man nezinu, no stundām agrāk. Un lai tāda, kad viņiem nesanāk, man liekas, vienot kopā šitās aktivitātes, jo jebkurā gadījumā vai nu viņa sporta spējas, vai nu mācības kritīs uz leju. Vai tev nav kaut kāds ieteikums viņiem, kā viņi varētu labāk šito Balansēt. Jā, balansēt. Man liekas, ka jebkuros apstākļos kaut kādi upuri ir jānes. Jā. Nu, neapšaubām, ja tev ir vēlme iet uz kaut kādu profesionālu sportistu statusu vai vēl nesko, ir tā mācības loģiski, ka viņas bišķiņi paliek otrajā plānā, un man liekas, ka tas ir absolūti ok. Tu nevari būt izcils visās jomās. Tev ir konkrēti joma, kurā tu esi labs, un tajā jomā arī ir jāspecializējas. Ja? Mācības nav svarīgākais, manuprāt, dzīvē. Tas ir svarīgi, bet ne svarīgākais. Ja tu esi perspektīvas sportists, go for it. Dari visu, ko tu vari, lai nonāktu augstākajos līmeņos un tā tālāk. Bet vai tavuprāt, sportists karjerai, teiksim tā, ja tu, teiksim tā, novirzi mācības kaut kur tālāk, no savām prioritātēm, ko darīt, ja sportists karjerai vienkārši hanāks beidzās visu? Pagaid, tu jau neaizēji prom no skolas, beidzot sākuma skolu. Pamat izglītība ir obligāta, un visbiežāk sportisti arī iet tālāk, vai klātienē, vidusskolā mācās, vai tālmācībā mācās. Nav jau tā, ka viņi vispār nomet to nost. Tas nozīmē, ka kaut kādu pamatu jau tu iegūsi. Un jebkurā gadījumā vienmēr ir vērts atcerēties, ka sportista karjera nevis var vienkārši strauji beigties, bet viņi jebkurā gadījumā kaut kad beigsies. Ja? Un tajā brīdī ir jāsāk mācīties. Bet mācīties sāk nekad nav par vēlu. Bet to ir diezgan grūti izdarīt. Es domāju, ka, ja tu ir pieaudzis cilvēks, jā, bet nekad nav par vēlu. Darbs ir jābalansē, mācības ir, un tas nav, teiksim, tāpēc. Kas dzīvē ir viegli? Arī taisnība, jā. Bet zini, kas nebija viegli dzīvē? Panākt to, ka tu esi, erudēts cilvēks. Tu esi gudrs un vēl gudrāks uzvarējis finālās. Pareizi? Kur klasa tā bija? Tas nebija fināls, tas bija viens no raidījumiem. Ok, paldies, ka palaboji. Viss šovs beidzās. Protams. Bija vienkārši sekcija par tiem jautājumiem, tomēr gudrs vēl gudrāks pajautāt. Viņš bija uzvarējis, gribēs pajautāt jautājumus, kurus viņš bija atbildējis pareizi. Redzēt, vai viņš atbildēs tagad. Bet, diemžēl, mums RTV nebija iespējas. Replay nebija devis iespēju. Tā bija pilnīgi cits kanāls. Jā. Un man bija iespēja tik atrast 24. gada ierakstus ar veiksmi intuīciju prāts. Un būs tāda sekcija, kur mēs uzdosim tev jautājumus. Tā. Pagaidi. Bet tā kā tā būs tēmas maiņa, mēs bijām aizmirsuši par vienu lietu. Jā, Joprojām neesam ielikuši cepeškrāsnī. Es pirms raidījuma biju rakstījis Sandim, ko viņš gribētu ielikt cepeškrāsnī. Kaut kas specifisks, varbūt specifisks. Varbūt viņš Lidlā kaut ko pērk, tu zinot, saslaudētajām lietām. Varbūt tur, nezinu, kaut kāds tur grieķu, kaut kāds figins, ko viņi pārdod brīvdienās, vai kaut ko tam līdzīgi. Vēl jau brīvdienās, tu teici? Grieķu dienās, viņiem kaut kāds ir dienas, kur kaut kāds specifisks produkts. Ir amerikāņi, grieķi, itāļi, jā. Viņam tur visāds. Jā. Un viņš pateica, vienkārši svalkmaizīs. Es iegāju blakā, viņš kādu nopirkos, atradu. Tu teici, ka tu Lidlā grib pirkt. Jā, bet tas bija tuvāk. Teiksim tā, šito sauc par Matīs nemāk plānot savu laiku. Kurš gan teikt, jā? Tas, kurš nemāk plānot savu laiku tagad? Kurš jautājums sagatavoja šodien? Tā, kā te bija jāšanas ar viņu? Ka nē. Pagaidi, es tikšu galā 15 minūtes. Jā, varam sākt. Tiešām, jā? Jā, pēc kā tu to spriedi? Te vajadzēja būt kādai silver daļiņai, bet viņas tur nav. Kas ir sūdīt krāsām. Labi, cerēsim uz to. Labi, sāksim programmu. Ja tu sadedzini smalkmaizīti, tad tas būs revanšs. Galā es viņus nopirku, nevis jūs, jā? Kāda jums starpība? Jauniešu māja nopirkt, nevis tu. Tev naudu atgriez. Bet kurš aizgāja? Es. Vispār arī tur bija, bet labi, tad sākam ar pirmo jautājumu, Sandri. Tas tā miljonārs? Jā, tieši tas ir par miljonāru. Pirmais jautājums. Tātad, tie būs visi jautājumi. Pagaidiet, kas tev būs jāpaspēj korekti vai jautājumi, uz kuriem es atbildēju pareizi, vai visi jautājumi? Būs visi, bet tu jau tikai dzīviem atbildēji pareizi. Tā komanda pareizāk. Vai tu atceries? To mēs redzēsim, cik ļoti no komandas pārstāvēt tu tagad. Pirmais jautājums, uz kuru tu, by the way, atbildēji pareizi. Latvijā ir upe un pilsēta, kuru nosaukumi pretējā virzienā veido latīņu valodas vārdu ar nozīmi tātad, tātēļ. Kā sauc šo upi un pilsētu? Tas nav fināli. Šito pareizi mēs atbildējām. Labi, tā ir Ogra. Pareizi.
Tā, Pareizi. brīnumaini. Ejam tālāk. Otrs jautājums. Nosauciet Virģīnijas Lejiņas režisēto seriālu, kas 4 sezonu garumā uzņems Liezēras pagasta Likteņa kalna jauzemjos. Ko? Likteņa līdumnieki. Pareizi. Nolādēts. Atmiņa kādam ļoti labi strādā. Jā, vai ne? Jūs pārvādat vienkārši, cik labi es atceros. Trešais jautājums. Pirmie Eiropas čempionāti ledus burāšanā notika 1929., 1930. un 1931. gadā. Nosauciet ezeru, uz kura ledus notika šīs sacensības. Mums ir minūte laiks. Rekurs atķērām viņai sūlām. Nu jā, šito es vairs neatceros, vai ne? Kā tajā raidījumā ir labi, ka tur ir tā kā opcijas, punkts. Papildu iespējas. Bet jūs šajā Who Wants to be a Millionaire, jūs esat visas papildu iespējas izmantojis. Jā. Iespēja pazvanīt draugam arī nav. Bija vai nebija Ķīšezers? Diemžēl uzvarēju šito jautājumu. Bet te rekur ir jautājums ar attēlu. Tā, jautājums ar attēlu, jā? Nu, rekur, uz ekrāna. Ew, Ak, Dievs, ko tu attēli vaļā? šito te tagad. Tā, labi, attēls. Nosauciet attēlu redzamo amerikāņu rakstnieku. Nē, šito es neatceros. Tiešām jūs atbildējat pareizi? Nē, nepareizi. Jā, šito es neatceros. Ok, tas ir Dens Brauns. Jā, nu, tā, Kauns viss un attēls. negods, Sandi, kauns un negods. Sarakstījiet Da Vinci kodu. Labi, es neesmu lasījis, sorry. Kauns un negods vēlreiz Tu saku. esi izlasījis, jā, ko gribu teikt. Tu līdz, ka nē. Es lasīju tikai Harry Potter, man liekas. Izdēs. Šito izlasu viņš, tāpēc, ka es nevaru izlasīt tos Viņa vārdus, disleksija kas tur tiešām ņem virsroku. Kuru no minētajiem līdzskaņiem valodnieki pieskaita troksņaņiem un lūpeņiem, norādot, ka enerģiskā izruna to realizē kā balsīgu labiodentālo berzeni, bet mazāk enerģiskā izruna kā balsīgu labiodentālo aproksimantu līdzskani R vai V. R vai V, divi atbilžu varianti būtībā. Jā, es saprotu, izlasu vēlreiz jautājumu. Oi, jūs Man nopietni. šajā jautājumā man bija svarīgi, ka es redzu to jautājumu, kas viņu var pārlasīt. Mēs viņu varam iedot Nē, jautājumu. būs labi. Izlasu vienkārši. Kuru no minētajiem līdzskaņiem valodnieki pieskaita pie troksņaņiem vai lūpeņiem, norādot, ka enerģiskā izrunā to realizē kā balsīgu labiodentālo berzeni, bet mazāk enerģiskā izrunā kā balsīgu labiodentālo aproksimantu. Līdzskani R vai V. Tur jau pilnībā prāts kūp. Nē, es cenšos atcerēties, kas bija tā pareizā atbilde. Mums ir Nu, doma. lai ka būtu- strādā. lai būtu- Iepriekšējais epizodes viestuļvētrie tagad. Lai būtu Nē, tas ir līdzskanis V. Ai, Sandi. Nu kā tā jau? Cik jautājums jau ir divs jau aizlaiz? Nu, Šis būs īstenībā jau teglis. Cik centis bija? Pirmais rakstnieka Rudolfa Blaumaņa stāstu krājums ir izdots latviešu vai igauņu valodā. Igauņi. Jā. Diemžēl. Un šito jautājumu atbildēt nepareizi. Vai tu atcerēsies, kāda bija nepareizā Kāda atbilde? bija nepareizā atbilde? Jā. 20. gadsimta pirmajā pusē divas latviešu aktrises bija gūšas starptautisku atzinību. 74. gada Berlīnes starptautiskā kinofestivāla programmā ir iekļauta filma par vienu no šīm aktrisēm. Nosauciet viņu. Šis bija tas, kur bija daudz atbilžu variantu. Mēs ilgi domājām, man liekas, un pareizā atbilde bija Marija Leiko. Jā. Es biju Tagad domājis, Es atceros, šis man sagrauj tajā brīdī. es biju atcerējies to papildu iespēju, domāju, mums to pateikt, ja pa iniciāli ML, bet nu, Tagad es atceros. pats tik galā. Un tad es domāju, ka rekur, šitas pēdējais būs. Tie nav visi, bet pēdējais. Rīgā atrodas baznīca, kas celta par angļu tirgotāju ziedotāju līdzekļiem. Turklāt daļa baznīcas celtniecībā Tu vari izmanto nelasīt tālāk. Šis ir tas, tur bija nosaukums viņam rītīgs, bet tā bija anglikāņu baznīca kaut kā. pareizi. Šis cilvēks man apbrīno. Un labi, jūs uzvarējāt. Jūs esat uzvarējuši, jā. Jā, un jūs esat vinējis 15 centīmus. Es tev vēl iedošu. Rubija ārā šito te. Tā viss šitas, jā. Labi, uz šo šitā sadaļa Slikts segments, bet, nu, labi, ko tu gribēji no cilvēka, kas visu zina. Taisnība. Acīm redzam, nē, bet, nu, jā, Nu, slikts. kā segments, acīm redzam, nē? piekrītu. Labi, tad populārāko ziņu apskats. Nu, padās bija iekšā vēdnes balsī, mums tāds zina, ka uzsāks krimināla procesa par seksuālu raksturu darbībām, un tur, lasot, man bija, pilnīgs, tā kā,
Kā vispār kaut kas šāds Ventspilī var notikt? Tavuprāt. Kā cilvēkiem var būt, kā sievietēm var droši iet pa ielām un šo neuztraukties? Nevar, un tā ir liela problēma. Kāpēc tā ir liela problēma? Nu, labi, nevis kāpēc. Labi, tad jautājums, kāpēc šī problēma nav atrisināta tad? Vai viņa vispār ir atrisinājums? Nu, tas jau tāds mūžīgais jautājums, vai vispār kāda ir problēmas, kuras mēs kādīgi nevaram nekad atrisināt, kamēr... Es neredzu nevienu kritēriju, kam būtu jāizpildās, lai šādas problēmas nekad vairāk nebūtu. Nē, labi, tad jāpārfrāzē tad, kā samazināt šo gadījumu skaitu vispār. Pagaid, cik bieži tu šādus notikumus esi redzējis pēdējo 5 gadu laikā? Vai pat pēdējā gada laikā? Šis ir tāds pirmais, ko es redzu. Man liekas, tas ir daudz. Man liekas, ka šis ir tāds pirmais, par ko ir ziņu virsraksts iekšā. Tur ir jautājums, kurus gadījumus vēl nemaz neapskata. Ņemot vērā to, ka tas ir diezgan skaļi, tad es domāju, ka par katru notikumu mums viņu nav tik daudz. Tad jājautā statistika, nezinu, policijā, bet es domāju, ka mums nav tik daudz tādu gadījumu. Tavuprāt, uzstādīt pilsētas kameras pilsētās? Pilsētā jau ir ļoti daudz kameras, man liekas. Cik daudz no viņiem strādā, tas vēl par jautājums. Tas nav svarīgi, bet kameras ir daudz, bet jautājums drīzāk, kas man izraisa izbrīnu šajā notikumā, ir tas, ka izvēlēta vieta ir bērnu pilsētiņa. Tā kā vispār pilnīgi absolūts kretīnis. Ko tu piedāvā viņiem iestaigāt par dzīvokļu pirmajiem stāvu logiem un skatīties tur? Es neko nepiedāvāju. Es nezinu, kāda ir alternatīva viņiem? Nav alternatīvas, iet ārstēties. Kā variants. Un tad mēs vēl pēc bija ziņots par to, ka Polijā lidojuši 19 droni. Tavuprāt, Latvijā ir droši dzīvot? Šobrīd nav nekur droši dzīvot. Ne tikai Latvijā. Būs karš? Jābaidās man ir. Vienmēr ir jābaidās. Mums nabaga bērniem ir jābaidās. Nabaga bērniem, jā. Vienmēr ir jābūt gataviem uz visiem gadījumiem, kādi var izcelties. Labi, tavuprāt, karš būs tuvāko 5 gadu laikā? Ņemot vērā drošības dienestu ziņojumus, tādi iespējami pastāv, jā. Tas ir ļoti bēdīgi. Par to pat bēdīgi ir domāts. Karš nav priecīgs notikums. Tiem, kas taisa munīciju, tiem ir prieks, jā. Es joprojām nevaru beigt smieties par tiem notikumiem, par tiem video TikTokā, kur Puķina attēls un viņš saka, es neteicu pa Poliju, pa Poļše, es teicu vairāk, pa Boļše tos dronus. Nevis pa Poļše, nevis pa Poliju. Tas bija vienkārši briesmīgi, es to ieraudzīju. Valodas knifiņi, vai ne? Vienkārši briesmīgi. Un tātad, laikam mums tas vairāk svarīgāk tēma. Telefons. Pagaid. Nē. Sākam mēs parunās par kaut ko citu vēl. Nē. Tas lietas saldiem mēdienam šim cilvēkam. Nē, no sākuma es biju par mākslinieku intelektu pajautāt, jo tagad mums te ir pilnīgi sociālās skolotāji nav pat gatavi vairāk dot pārbaudas darbus uz atzīmi, tāpēc, ka viņus tāpēc raksta ar mākslīgo intelektu. Tavuprāt, mākslīgais intelekts tiek izmantots, kā būtu pareizi varbūt izmantot mākslīgo intelektu, tavuprāt? Ko mēs definējam ar pareizi pirmkārt? Kas ir mērķis? Definē pats, Nē, kā? Es izmantoju mākslīgo intelektu darba nepieciešamībām. Tas nav, es nesaprotu, kāpēc es nemācos skolā, es nekrāpjos ar darbiem. Es izmantoju darba vajadzībām, lai atvieglotu savu darbu, domājot vai kritērijas, vai veidojot sniegumu līmeņa aprakstus, vai tu viņus ir mākslīgo intelektājs. Es dodu promptus, lai arī iegūtu kaut kādas atbildes, jā, un es arī izmantoju, lai saprastu pats, tā kā, ja man nav konkrētā brīdī, pilnīgs aptumsums, lai man saliek pa plauktiņiem, un ar šo te atbildi es varu iet tālāk, un man ir kaut kāds izejas punkts, kas veicina manu to domāšanu, nevis otrādi, kā mēs parasti saprotam ar mākslīgo intelektu. Un vēl noteikti darbā ar lieliem tekstiem kaut kādus kopsavilkumus veidot. Protams, nav tā, ka vienkārši galvenā lieta, kas ir mākslīgo intelektu, nevajag aizstāt savu intelektu. Ja? Izmanto mākslīgo intelektu, bet izdomā, kādā veidā to izmantot. Kā asistenti? Kopsavilkumu, uzstājas, apskaties vai sakrīt ar tavām domām, prasi kaut kāds uzdevums. Man liekas, ka tagad mākslīgais intelekts ļoti labi var palīdzēt mācīties jaunas valodas. Tu viņam iedod promptu, lai viņš ar tevi komunicē kā ar native speaker un mācies jebkuru valodu. Ja? Tā kā mākslīgā intelekta iespējas ir jāizmanto. Man liekas, ka tas, kas pietrūkst skolās,
bet uz ko mēs tiecamies pakāpeniski, cerams, ir, ka mēs mēģinam integrēt un mācīties lietot to mākslīgo intelektu mācību saturu. Kā to dara Igaunijā tagad? Bet cik to var iemācīt jauniešiem, kuriem, man liekas, galīgi vienalga ir par visiem tiem, ko māca, vienkārši tāpat tās visi iešā viņai iekšā. Nē, es neredzu to iespējumu. Nu, tas jau vispār ir jautājums par izglītību kā tādu, kādu jēga mācīt kādu. Ja? Bet, ja kaut vienam kaut kas aizķerās, un man liekas, ka katram kaut kas aizķerās kaut kādā, tas jau ir labi. Nu, kā tu agrāk šī podkastā teici, mācības nav galvenais. Nu, nav jā. Es jau nesaku, ka tev ir jāsēž un jālasa katru dienu, visu dienu un jācenšas visu iezubrīt. Tas ir absolūti muļķīgi, bet ka tev ir kaut kas, kas tev interesē, un ka tu kaut ko vari iemācīties tajā jomā, kas tev interesē, nu, ko tu vēl vairāk var gribēt no skolas. Tu izmanto aģentus. Ko? Nu, jūs saucamies, ChatGPT piemēram tādi aģenti. Sociālas zinības mums stāstīja. Tagad tie boti runājošie? Nu, viņš nav tā kā bots, bet vairāk tā kā, nu, piemēram, ja tev atnāk kāds e-pasts, viņš uzreiz tev e-pastu izlasa, atbild tādā, nu... Nē, tādas es neizmantoju. Tad, ja es tev rakstu WhatsAppā, tad man atbild tu, jā. Es atbildu, jā. Un pēc kādām stundām dažām tikai atcerieties, kā mēs sazinājāmies. Jā, es uzreiz neatbildu. Es varu atbildēt arī dienas, varbūt 2 dienu laikā, bet es mēģinu atbildēt, tad, kad man ir tā kā kvalitatīvi iespēja atbildēt, nevis kaut ko ātri uzmest atpakaļ, bet, nu, tā kā, ja tas ir jautājums, kas prasa kvalitatīvu atbildi, tad es cenšos atrast tam laiku. Ja tas nav svarīgi, tad es vienkārši kaut ko atmetīšu apakaļ. Nē, nu, paiesim vīrietis. Jā, protams, jā. Bet, nu, tu tā tos sasniedzamus rezultātus ar mākslīgo intelektu? Nē, sasniedzamus rezultātus, nē. Es kaut kādu izmantoju kaut kādu, nezinu, ir kritērijus, un tad vajag aprakstīt pa līmeņiem šo te kritēriju tādos gadījumos, varbūt, jā. Nu, labi, un jautājums, vai tas ir godīgi šajā gadījumā pret skolēniem? Kāpēc tas nebūtu godīgi? Nē, nu, ja mēs rakstam kaut kādas lietas ar mākslīgo intelektu, un mums saka, hei, tu nevar mākslīgo intelektu izmantot. Tu vari. Taisot šos sasniegumu līmeņus. Kāds ir tavs mērķis, kā tu izmanto mākslīgo intelektu? Tu izmanto viņu, lai atbildētu uz uzdevumu, tātad tu neizmanto savu intelektu. Šajā gadījumā es jau izmantoju darba vajadzībām, lai efektivizētu savu darba procesu. Otrā pusē savukārt var būt skolēns, kurš izmanto, lai vienkārši aizstātu savu domāšanas procesu. Tavuprāt, skolēni tā dara, jā? Noteikti. Bet no otras puses, kā tu noregulēsi, kā tie visi jaunieši izmanto to mākslīgo intelektu, tas ir iespējams. Man liekas, šī gadījumā laikam vieglāk vienkārši aizliegt viņu izmantot kā principā, nekā... Nē, nu ir detektori. Nav jāaizliedz mākslīgais intelekts. Viņi ir mēsls. Mums ir jāiemācās izmantot mākslīgais intelekts. Tas, ka mēs viņu aizliegsim, tas jau neko nemaina problēmas būtību. Nu, aizliegtais augurs ir saldāks, jā. Tas neapšaubām, bet arī, nu, tā kā... Tu neizmanto skolā uz vietas, labi ir, tu izmantos mājās. Kā es tev mājās varu nokontrolēt? Nu kā, tu man vienu dienu atnāc uz projektdarba stundu, un tu man teici, Matīs, tu neaizdraujies ar mākslīgo intelektu. Jā. Atceries, kādu vērtējumu es tev ieliku? Jā, es atceros. Cik tev ielika? 4. 4? Nu, pelnīt. Nav pelnīt, absolūti nepelnīt, vienkārši apžēlojos. Tad būtu bijis 3, jā. Tur vajadzētu NV. Es pēc tam interesi pēc iešāvu kaut kādos vairākos šīs tev mākslīgo intelektu čekeros. Viens saka, 100% ir mākslīgo intelektu, otrs saka, patīrot cilvēks, lai viņš uztaisīt. Un tur nav, kam tu ticēsi tādā gadījumā? Nē, skolām... Tāpēc man nevajag nevienu čekeru. Es pats, ņemot vērā to, ka es izmantoju mākslīgo intelektu, es varu, vēl šobrīd pagaidām es varu atpazīt, ka kāds ir izmantojis mākslīgo intelektu. Un tad laikam atbild uz jautājumu. Kāds būs pa tālu? Kādā ziņā? Nu, kādus brīžus neatpazīst viņu? Šobrīd nav tādu brīžu vēl. Man liekas, ka tas valodas līmenis vēl pagaidām, ņemot vērā to, ka es izmantoju mākslīgo intelektu vēl joprojām un tā tālāk ejot līdz viņa attīstībai, es spēju izsekot līdz tām tehniskajām tendencēm, kas viņā parādās. Tajā parādās. Man liekas, ka arī ir pamatojums, kā viņš var visu nobalansēt savā dzīvē. Viņš ir Androids. Viņš visu nosaka, kur ir ChatGPT, kur ir kaut kāds klaudējājs. Tas viss ir skaidrs. Bet nē, nav tā, ka es visu optimizēju ar mākslīgo intelektu. Man patīk domāt Kāpēc ne? Par savu galvu. Nu, tāpēc, ka man liekas, ka ir lietas, kuras mākslīgais intelekts nevar aizstāt, pirmkārt, radoši. Nē, tu teici optimizēt, nevis aizstāt. Tāpēc es saku, man patīk domāt ar savu galvu. Nu, man arī patīk. Nu, labi ir. Tā kā autentiski. Bet tāda, kam nepatīk. Nu, tad labi, kā šiem cilvēkiem tad, iemācīt, kā viņi pareizi izmantot?
Tā ir izglītības ministrijas vārda diskusija. Es neatbildēšu šo jautājumu tagad šajā vakarā. Nē, tu taču esi bijis visādās apspēdēs, kur tik vēl, ne? Ir cilvēki, kuri grib kaut ko iemācīties, un tad ir cilvēki, kuri negrib, un lai viņi turpina negrib. Kāpēc negrib? Iespējams, ka kaut kāda līdzšinējā pieredze, jo par skolām jau mēs vienmēr varam runāt, kas ir tas brīdis, kurā mēs to bērnu salaužam tajā skolā, tā sistēma. Proti, es nezinu, vienmēr tāds prieks redzēt pirmklasnieks, viņi tik priecīgi iet uz skolu, viņi ir gatavi mācīties. Kurā vietā? Kurā vietā pirmklasnieks? Es eju pirmklasnieku šodien 1. septembrī, galīgi nepriecīgs. Viņi iet ar mums pie rokas, tā ka mēs uz Aušvicu redam. Mēs esam nonākuši līdz brīdim, kad pat pirmklasnieks vairs negrib iet uz skolu. Tas nozīmē, ka kaut kas varbūt īsti nav riktīgi. Tu gribēji iet uz skolu 1. septembrī, 1. klasē? Jā, man patīk mācīties patiesībā. Labi, es arī teikšu, tad man patīk iemācīties kaut kādas lietas, bet skola man, piemēram, liekas, ir lietas, ko es jūtu, ka man pilnīgi nav nekāda vajadzība no tā. Ok, bet te varbūt šī tāda profāna pieeja lietām, jo proti, jebkurā priekšmetā kaut ko mācoties, tu mācies mācīties. Tas ir pats svarīgākais izglītībā, manuprāt, mācīties. Un iestāsto šim cilvēkam. Tikt galā ar absurdākajām situācijām, jo varbūt priekšmets, kurā tev ir ritīgi, tu esi entuziastisks tajā priekšmetā būt, mācīties, pildīt tos uzdevumus, bet varbūt tāda priekšmeta, kurā, kā tu teici, tev absolūti neinteresē, bet tu tajā brīdī tu centies adaptēties situācijai, tu centies viņu atrisināt kaut kādā veidā. Un tas, ka tev ir jācīnās tajā priekšmetā, tas tev padara tikai iedot kaut kādu pieredzi, kā to izdarīt. Tavuprāt, visi priekšmeti ir vajadzīgi vidusskolā. Piemēram, ja mēs pāriet no pamatskolas uz vidusskolu, vai pat tavuprāt, piemēram, arī ģeogrāfija vai dizains un tehnoloģijas. Jā, ir vajadzīgs, jo vispār pēc tam augstskolā ejot, jūs jau izvēlaties konkrētas novirziens, ko jūs gribat mācīties, konkrētas studijas kādā konkrētā jomā, bet līdz tam skolas mērķim vajadzētu būt padarīt jūs par tādiem inteliģentiem cilvēkiem, kuriem ir sava vieta sabiedrībā. Un, lai tu būtu inteliģents cilvēks, lai varētu iesaistīties dažādās diskusijās, tev ir jāzina ļoti dažādas tēmas. Tāpēc es teiktu, ka visiem priekšmetiem ir jābūt, bet jautājums par tām attiecībām, par proporcionalitāti. Tavuprāt, jaunieši, teiksim tā, vai jaunieši no vidusskolas iznāk inteliģenti? Atkarībā kā kurš, vai ne? Atkarībā no ko mēs definējam par inteliģenci. Jūs tagad apmaināties laipnībām, bet noteikti jums katram ir kaut kas, ko jūs varat pateikt, ka šito es iemācījos skolā un ir baigi labi, ka šito iemācījos skolā. Un tas jau, es saku, tas ir sasniegums. Man, piemēram, es pateikšu personīgi, kāpēc vajag likt atzīmes, piemēram, tā pašā zīmēšanā, vizuāla māksla, kas ir, 1. līdz 9. klasē. Subjektīvs. Bet iedomājies, piemēram, tu esi Henriks Balos, tu mācies ļoti labi visur, tā jau var iet, bet, jebkurā gadījumā, tev ir svarīgi dabūt labas atzīmes. Bet lieta tāda, ka, piemēram, tu nemāki īpaši labi zīmēt. Tev rokas aug no pakaļas, un tu viss abas kreisās. Atkal tu mācies atrast veidus, kā tomēr to vērtējumu labo nopelnīt. Kā mamma iedot uzzīmēt? Viens no variantiem. Kā es to darīju? Kurā vietā vizuālā? Man vislabākā lieta, kas notika 10. klasē. Vizuālajā mākslā arī šobrīd, manuprāt, vairs nav tā, ka tev liek vērtējumu tikai par to, kā tu māki uzzīmēt. Skola 2030 programma ir pamainījusi bišķiņ šo virzienu. Ko tu dirsi? Es nesaprotu, Kurā vietā? Min pretējo, piemēram. 9. klasē mums bija skola 23 jau ieviests. Sorry, es zīmēju, ir man divas kreisās rokas, Es neuzzīmēju labi. Kāds cits tev darbs nebija jādara, ja? Vispār zīmēšana. Tikai un vienīgi zīmēt. Bet padomā, kā tas ietekmē cilvēku video atzīmi, ja viņš tiecās pēc augstākā? Nē, protams, tas ir par kultūras priekšmetiem. Ne mūzikā tev vajadzētu vērtēt, cik tu precīzi māki nodziedāt nots, ne mākslā. Tur jau arī to nemāc. Mūzikā visiem ir nav skolotāji. Zīmē un arī sportā nevajadzētu vērtēt to, cik tālu tu vari aizlikt vai nevar aizlikt. Tas ir stāsts par šiem te priekšmetiem. Bet tā, ka viņš vispār nevajadzētu, es domāju, ka nē. Zīmēšanā, es nezinu, man pieredze ir bijusi, ka man ir gan bijis jāzīmē skolā, gan teorija, gan kaut kāds tehniskais izpildījums nav tā, jo es arī neesmu kāds zīmētājs. Zīmēšana man absolūti nepadodās, jā, bet, labi atzīme beigās sanāca. Tas, man liekas, ir atkarībā no skolotāja. Sanāca, tu ko, mammai vai tētim iedeva uzzīmēt? Nē, es pats ar visu cīnījos galā. Un cik tu dabūji? 9.
šitas jau ir kaut kāds tas jau bija izņēmuma variants. Man pat ir, ja tu man iedod, nezinu, iedod kaut kādu skicu uzzīmēt, es nevarēšu tev uzzīmēt, es stikmeniem varbūt varēšu uzzīmēt. Tas pat kā man. Es varu radoši izdomāt galvā, kā tam zīmēm jāizskatās, bet uzlikt uz lapas es to nevaru. Galvā viss ļoti labi izstās, es to varu garantēt. Jā, manā prātā arī viss tik spoži un tik eleganti. Tu sāc par aroganci. Pagaidi, es tikai no savas perspektīvas ar faktiem. Vienkārši, kā es zinu, es par 9 gadiem, ko es mācījos vizuālu mākslu zīmēt, es stikmenā varu uzzīmēt, ēnu. Bet nav jau jākoncentrējās uz stikmenā. Nav jau jākoncentrējās uz to, kas ir slikts. Tā kā domā par to, kas ir foršs. Par to, ko tu iegūsi, nevis visu laiku to, ka tu kaut ko no vizuālas mākslas iegūsi? Vienīgais, ko es iemācījos. Labi, ņemam ģeogrāfiju. Ņemam ģeogrāfiju. Vidusskolā, manuprāt, es teikšu tā uzreiz, vidusskolā nekā jaunu tur nebija. Mēs ņēmām 9. klases tēmas. Pat, man liekas, pat identiski uzdevumi vienreiz bija. Tas ir tā kā, normāli. Nemāk par to spriest. Tādu, jā. Jā, atkārtot tos pašus uzdevumus, laikam jau nē, kāda jēga no tā ir. Jo, atkal, vidusskolā, tam saturam būtu jāiet, tā kā dziļāk bišķiņi. Tā kā plašāk apskatīt to jautājumu vai no tādu vai tādu punktu, piemēram, vēsturē šobrīd padziļinātais kurs ir uzbūvēts, ka mēs diskutējam par jautājumiem plašākā mērogā. Protams, ka starp to posmu, kas ir bijis iepriekš, tā pamatzināšanas ir aizmirsušās, un viņas atkal ir jāapgūst no jauna, bet tomēr kaut kāda plašāka vai cita perspektīva tiem notikumiem ir liekam klāt. Cik man bija tāpat pieredze ar ģeogrāfiju 10. un 11. klasē, mēs būtībā bija cilvēki, kuriem pat nepalīdzēt atkārtošanu, viņi tāpat neko nezināja. Bet tas jau ir cilvēkam personīgā lieta, ka neinteresējas ar ģeogrāfiju pirms tam. Katram ir savas intereses tieši. Daži cilvēki zina, jebkur pasaules karogu no galvas, bet daži pat nezina to, kur Itālija atrodas. Pat ne Itālija, tā kā runāsim par Latvijas pilsētu. Labi ir, pasprast man, kur ir Jelgava, es tev uz mapas neparādīšu. Tas ir bēdīgi. Tas īstenībā ir ļoti šausmīgi. Es tev varu parādīt, kur ir kaut kāda tur Parīze. Es tev parādīju, kur ir šitā tev Berlīna. Tu tiešām Francijas kartē varēs parādīt, kur ir Parīze, bet nevar parādīt Latvijas kartē, kur ir Jelgava. Tāpēc, ka visos viņas tev foršajos otrās pasaules kara un pirmā pasaules karas vidzietos neparāda Latviju. Tu tagad varētu parādīt, kur ir Parīze precīzi. Es domāju, ka Labi, tad, mums jau nav kur parādīt nemaz. Vienkārši man ir tā lieta, ka es kaut vai vēsturē esmu tāds, ne īpaši, bet, piemēram, atceros, kad bija mums tikai sākusies vēsture, man bija viena no labākajām atzīmēm pirmajā kultūra darbā, jo man ļoti patīk sākumā tēmas. Jā. Kas ir interesanti tiešām, tur es esmu uzreiz acis ir brilija, un tas viss redz. Balstoties uz tavu interesi, jau es izvēlējos arī padziļināt tos kursus. Jā, es nebiju domājis, ka mēs sēdēsim 2 stundas, lasīsim avotus, kas bija sarežģīti, jo tas, kur mēs lasījām par reliģiju. Tas ir jāmāk. Bet tas bija sarežģīti, tur tā valoda bija briesmīga. Tas ir augstskolas līmenis, tie ir filozofu teksti, bet tur neko nevar darīt, ar avotiem ir jāstrādā. Man nosmējos, ka tur rādītos arābu vārdus, kā pilnā garumā, ak, Dievs, tur tā kā 10 vārdi vienā citos vārdā. Tas bija vienkārši briesmīgi. Vidusskolas mērķis, protams, sagatavot augstskolē, tavuprāt, to vidusskolu dara? Lielā mērā es domāju, ka jā, es vismaz cenšos. Tāpat avotu analīzi avotu analīzi nodara jebkurā situācijā. Vispār kritiski izvērtēt avotus, vai tās būtu vēstures studijas vai jebkuras citas studijas. Tāpat arī darba noformēšana. Tas vēl viss priekšā ir, kā noformēt. Bet mēs jau pagājuši, kad projekta darbā 11. klasē skatījāmies, kā noformulēt zinātnisko valodu un tā tālāk. Tā kā, man liekas, ka tas nav katra paša atkarīgs. Es cenšos to izdarīt, lai iedotu to savu neseno augstskolas pieredzi jauniešiem. Bet tiešām, tev nav neviena priekšmeta, ko tu gribētu vienkārši izdzēst no pilnībā izdzēst, es domāju, ka nevajadzētu. Ķīmija, ja? Ķīmija arī ir vajadzīga savu pamatu zināt. Jā, reku sākās jau atkal. Atkal balstoties tajā, ka jūsu izvēle par to jomu, ko jūs studējat tālāk izdarat pēc vidusskolas, augstskolā, tas nozīmē, ka jums tajā vidusskolā jābūt kaut kādam, vai vispār no 1. līdz 12. klasē jums ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām, lai pēc tam, no 12. klasē jums uznāk apgaismība, ka jūs gribat mācīties medicīnu, jums tā ķīmija būs vajadzīga. Ja tu esi izdomājis, ka nē, man ķīmija nekad dzīvē nevajadzēs, tad tu pēc tam esi muļķis lomā. Bet vienkārši tā ir tāda, ka, man liekas,
par vēlu mums dot iespēju izvēlēties kaut ko. Tāpēc, ka, nezinu, man vecāki beidz palīdzēt mājasdarbiem, tad, kad es sasniedzu 5. klasi. Pirms 5. klases mājasdarbiem vēl varēja palīdzēt. 5. klase, latviešu valodu, davai projām pats mācies. Tu skolēji, nevis es, pareizi. Ne, jau es tur iet uz skolu un mācos tā vietā. Palīdzēja mājasdarbiem, jā? Klausies gudrīts, jā, Wonderkins man kaut ko mēģina pierādīt. Īstenībā šī galda, jā, es esmu vismazāk inteliģentākais. Es atzīšu to. Stāns visgudrākais. Tu esi... labi, ok. Līmenis zemāk. Gribētos tam piekrist, jā. Redz, kāda cieņa pret tevīm cilvēkam ir. Pagaid, man bišķiņ vairāk dzīves pieredze tomēr ir. Man liekas, cilvēkiem ir tādiem jauniešiem mazāk dzīves pieredzes, piemēram, viņi nedodas... Ja tu tos aplies man datoru, tu dabūsi iekšā. Davai, nerunā liek, jā. Nē, izpaudies leksika, Tā bija ļoti laba izvēle patiesībā, Matīs. Es domāju, ka būs kaut kas tāds bišķiņ... Ņiprāks. Ļoti labi. Es varu savu nokontrolēt. Visu cieņu. Iedomājies, Sāns? Es zinu, ka tu vari. Sāns nostāvēja šeit 40 minūtes ar manīm. Jau ir nostāvējis. Un viņš, man liekas, tik ilgi atradies manī vienā telpā, kurš nelamājas. Jā, šis ir sasniegums, 8. pasaules brīnums. Viss cieņa. Nē, tu... Viss cieņa. Viss. Laikam Ko tu aplēji tagad? Pasākums beidzies. Tu esi aplējis tā. Es saku, laikam jāierauj, jau aiziet uzslēpt. Laikam no sākuma jāierauj. Jā. Pareizi ir. Tā, šitas, te jau nekā tev nav, ne? Es Tu nedomāju. esi viņu aplējis vispār, tu tiešām Kur es viņas aplējis? Nekur. Šitā, Vienkārši, kā es to redzu, kamerā rekur, šitēņš viņu aplējis ir. Ak, Dievs. Vienkārši kā es to redzu, ka mūsu jauniešiem ir tā, ka viņi vai nelieto iespējas, ko viņiem dod pilsētas, vai viņi vienkārši to neredz. Es nezinu, kāpēc. Piemēram, mēs esam jauniešu mediju grupā. Mēs raudzam iespēju, mēs viņu paņēmām, bet cik daudz cilvēku to uzņemās, to iespēju. Jo man liekas, ka... Par kādas iespējas tiek piedāvāts. Rekur uznāc iespēju, atnāc atbilstoša auditorija. Bet no vienas atnāc cita iespēja tik piedāvāt, atnāk cita auditorija. Bet jebkāda pieredze būtībā, viņa ir svarīga, jā. Protams, bet tagad... ir cilvēki, kuriem neinteresē mēdīju. Jā, bet ir viss kaut kādas citas lietas, kaut kā jauniešu māja rīko pasākums, kino vakars, kuriem es pats bet tas nav svarīgi. Manuprāt, tas kādam varat interesēt, vienkārši man nepatīk skatīties filmas, kuras man cits liekas skatīties, es gribu skatīties to, kas man patīk, ko es gribu. Tāda, piemēram, lieta man. Nē, tu jau vari iet uz jauniešu māju ieteikt, hei, rekur, nākuši kino vakarā, tā esam rekur šitādu no filmu. Jā, Latvijas Kriminālās Ekscelences fonds. Jā, labi, to visticamāk tev gan neļaus. Bet vispār, tu jau šādi iespējams neesi izmantojis. Tu tur ilgi nedzīsi uz to. Es negribu aiztikt viņu, jo viņa ir karsta. Es neko nepaņemu līdzi, ko viņi izņemt ārā. Māc. Tā kā, šito skolā neiemāc, jā, ka kaut kas jāpaņem līdzi ņemt ārā. Nē, bet zini, kas ir labi, ka skolā, piemēram, tā paša sieviešu mājatrība, vīriešiem jāmācās ir. Es personīgi uzskatu, ka sieviešu mājatrība... Kas tagad ir sieviešu un tā vīriešu mēs mājatrība, viņu visi saucām. Tā mēs viņu saucām skolā. Tādiem žēl viņi arī sauc, jā. Meitenes, piemēram, teica, mums tagad šī semestrī ir vīriešu šī tauta mājatrība. Sievietēm jāzāģē un džekiem jāšuj. Nevis jāšuj, bet jātamborē. Absolūti bet tas pat ir, es pateikšu tā, man liekas, sieviešu mājatrība. Absolūti, Matīs, beidz lietot šitādus terminus. Ir dizains un tehnoloģijas, un dizainā un tehnoloģijās ir noteikti standarts, kas ir jāiemācās, un jābeidz ar šitām visu seksismu. Kuri tur ir tehnoloģijas? Atvainojos. Jā, es īstenībā tieši gribēju piekrist. 3D printēšana. Nenotiek. Kā nenotiek? Man nekad dzīvē nevis rasēšana, digitālā un vispār. Digitālā rasēšana sakās pēc tehniskajā grafikā. Tam ir tas ir kaut kādā es, protams, nezinu no galvas, es arī savu programmu nezinu no galvas, bet tas ir tās lietas, kurām vajadzētu būt tajā programmā. Ja kaut kas nenotiek, tas nebūs pie manis, nevarēšu komentēt. Vienkārši, ko es gribu pateikt, man liekas, dizaina tehnoloģijas pie sieviešu skolotājiem. Es nezinu, ka tu varēsi pateikt tādā gadījumā, ja ne sieviešu mājatrība. Kā man savādi nosaukt? Saki, ko tu gribi pateikt. Es teiktu sieviešu mājatrība. Man liekas, tur mācās kaut kāds vertikāks tas nekā vīriešu mājatrība. Es nezinu, kāpēc man vajag mācīt lietot kaut kāds aparāts, kurus nekad dzīves samāks vairs neaiztikšu pēc skolas. Šis ir jau tas ir tas iemesls, kāpēc ir visiem jāmācās viss šajā jautājumā. Kāpēc jāmācās tā gadījumā vīriešu mājatrība? Jo es labāk mācos aizšūt kaut kādu pogu sev uz kreku, kas man pārplīs. Nekā es tur varu uz kaut kādu tur aparātu. Ko ja kas veidotu pilnvērtīgu un vispusīgu personu. Man mācīja tamborēt. Pogas māk iešūt atpakaļ, nemāku. Sūdīgi tev. Bet man kāds mācīja? Es nezinu. Nē, tur bija tā lieta. Okay. Nē, tu vienkārši to nedarīji. Būsim godīgi, tu mammai iedevi.
Man neviens nekad nav mācījis piešūt pogu, teikšu godīgi. Nezinu, mums bija jāšuj, protams, mammai šeit jau izdarīt lielāko daļu darbu. Apskatieties, taču viss mūsdienās ir YouTube. Tu jebko var atrast, kā darīt YouTube. No vienas puses, jā, bet cik daudz cilvēku to darīs? Man liekas, ļoti maz. Bet kur vēl vienkārši? Bet ja tev vajag iešūt pogu, tad tu to izdarīsi. Jā? Bet tad jautājums, vai skolu tu nevarēji izdarīt? Ja viņam ir specifisks mācību priekšmets, dizains un tehnoloģijas, kurā nevienam nav mācīts iešūt pogu. Ko tā prasme, kā tu viņu var novērtēt? Cik pogas tu minūtes laikā var piešūt, vai kas ir tas vērtēšanas kritērijs? Okay, kā praktiskā prasme, jā, bet mēs jau nevaram skolā iemācīt visu. Ir arī lietas, kurām būtu jānāk no ģimenes. Ja, un šādas sīkas lietas, manuprāt, tam būtu jānāk no ģimenes. Jo tā nav nekāda tāds baigais skills, ja, ko tu nevari tiešām iemācīties skatoties YouTube. Man vispār liekas, ka jo vairāk es studēju un pētu informāciju un avots, jo vairāk man liekas, ka vajadzētu atgriezties pie tādas grieķu skolas, kur mēs mācāmies oratoru prasmes, kurā mēs mācāmies tādu klasisko izglītību, lasam un diskutējam par to visu, nevis tādas praktiskās. Jo šis arī biežais arguments. Man skolā neiemāc, tur nezinu, nodokļus. Piemēram, nodokļus. Tas būtu vajadzētu zināt. Kā neiemāc? Tas ir viena no tām lietām, ko tiešām vajag zināt. Sociālo zinātņu saturā ir ekonomikas jautājumi. Pamatskolā ir tēma par nodokļiem. Izrunā visus nodokļus. Jautājums, vai tu tajā pamatskolas brīdī to ņem pretī, vai tev ir pilnīgi vienalga, ko tu mācies tajā vecumā. Par to ir jautājums. Īstenībā viena no galvenajām lietām, ko sociālās zinības stundās ir jāpasaka skolotājiem, jāiemāc tiešām jāiekaļ galvā, tas, kad lasiet, ko jūs pārakstat. Absolūti. Man liekas, ka tā nav prasme, kas ir jāmāca skolā, tā ir jābūt loģiski izdomājumā. Bet skolā pret viņu strādā, kur pārakst šito lapiņu gada sākumā. Es, man liekas, nekad dzīvē nav lasījis. Tur taču ir rakstīts augšā pa ko. Es drošības noteikumus nereiz dzīvē, man liekas, nav lasījis skolā. Kā arī, tu kaut ko esi lasījis drošības, iekšējais kārtības noteikumus vai drošības. Iekšējais kārtības noteikumus tu esi lasījis. Pagaid, tas tagad nozīmē, ka mums katram klasē, mums katram punktam jāiet cauri tā pirmais noteikums šāds un šāds. Tagad, kā mēs varam, kāds ir pārkāpumi? Nav jau jāuzskata mūsu sabiedrība pa muļķiem arī gluži tagad. Bet, ļoti daudz tādi ir, bet mums ar viņiem jādzīvo vienā sabiedrībā. Pagaid, tu izlasīsi tagad, ko viņam nedrīkst smēķēt, nedrīkst lietot alkoholu, jā. Nē, tu tiešām domā, kāds tu viņam var lasīt Nē, es saku, tu viņam izlasīs to, bet sākās tagad. Tu viņam izlasi to noteikumu, kāda starpība? Tu jau vari lasīt tos noteikumus kaut 10 reizes. Pēc tam nākotnē viņi iet un viņi grib mikrokredītu dabūt. Viņi neizlasa šito līgumu. Līgums ir vienmēr jāizlasa. Bet šitā tev attieksme pret dzīvi. Aplikāciju tu ielādē, tu tur uzreiz automātiski piekrīt visiem tur noteikumiem. Jā, un tagad viss runā par datu aizsardzībām kaut kādām. Tu jau sen esi atdevis visus savus dvēseles datus kaut kādām. Tu tiešām neņemsi no turienes, jo es kaut ņēmu vienkārši, Uzliek skaņu, dzirdēs tagad visu, kā jūs ASMR, jā? Jā. Tev jau ASMR ir tam vadiņam gar mikrofonu visu laiku. Taisnība ir. Nē, ir labi. Bet tos mēs pēc tam nobaudīsim. Šķīves nepaņēmu. Tu tiešām, šodien tu esi izpaudies jau vairāk. Pēc filmēšanas mēs pacenāsimies. Īstenībā nemocīsim mūsu klausītājus ar šitiem tev bešmīgajām skaņām. Kādam patīk, kādam muš ne. Ir, jā, mēs zinām daudz, kam šitas nepatīk, galīgi. Bet tad... Nepatīk. Tas man atgādina to video ar to afgāņu puisīti, kurā viņam prasa nepatīk. Man liekas, ka tā ir vēl viena skaņa, ko var ielikt. Ar visu nav vārdu, ja? Es tā, lai mēs pēc tam cenzētu viņu montāšanas laikā. Tas nav svarīgi. Tā pirmā daļa jau ir labi. Uz skolu... Patīk uz skolu iet? Nē. Skolā nav labi. Es domāju, īstais laiks parunāt par to tēmu, ko mēs atstājām uz beigām. Sāc. Bet pagaid, tu esi šitās kustības, te teiksim tā galvenais. Tā ir kustība, jā. Es tev kustības. Pārtītulī dibinās, ne? Nē, par to mēs vēlāk. Nē, labāk nerunāsim par to labāk tad. Bet... Vai oficiāli paskatīsim cilvēkiem, kas te ir par, teikšu tā, loru, kas te ir par stāstu aiz šīs sistēmas. Mums aizlieguši skolās ir izmantot telefons pastāv brīžos. Stundās loģiski viņš nevar lietot.
Pareizi. Sandim jau izskatās, ka jau līdz kaklam. Nē, man ir viedoklis par šo jautājumu, tāpēc es sagaidu, Matīs, ka jūs turpini? pabeigsiet. un tad es Vienkārši, teikšu, ko es domāju. Man vienkārši izbēsīja tas tev tā paskaidrojums, ka, redziet, visiem mazajiem ir aizliegts lietot telefons. Bet tas ir tikai tāpēc, ka, redziet, viņi redz, kā jūs lielie viņas lieto, un tāpēc mums nevajag, teiksim tā, Mēs esam kā piemērs sīkajiem. Nu, kas tur nav taisnība, jūs prāt? Vai tavuprāt, tas ir vienīgais arguments, uz ko balstās šis? Tas nav Maigi vienīgais sakot, sviests. arguments, tas ir viens no argumentiem. Mums ir kāda Labi, tad tālāk lūdzu, jo Ok. tas ir vienīgais arguments, ko mēs pagaidām dzirdam. Tas ir skaļākais vienkārši arguments, ko Nu, mēs varam jā, runāt. protams. Bet pirmkārt, jūs neesat nemaz devuši iespēju šiem noteikumiem iedzīvoties un pamēģināt dzīvot ar viņiem, kā tas ir. Pirmkārt. Tas ir Jā, jo es Pagaid, divās dienās 4 aizrādījumus dabūju par to, ka es edupēģu apskatos. Nu, pagaidi, EduPage, tiešām tu skaties EduPage. Tiešām es skatījos Tu vari edupēģu. likt roku uz satversmes. Es varu likt roku uz satversmes EduPage. grāmatas un teikt, ka es skatījos edupēģu. Tu neaizmirsti, ar ko Ok. tu runā. Šis cilvēks actually mācās skolā. Labi. Par to mēs par to citu jautājumu pirmās nedēļas. Es saku, ir jādod laiks iedzīvoties. Pirmajās nedēļās visiem šis ir jauns. Gan jums, gan skolotājiem, un tā sistēmai ir jāiedzīvojas. Bet par piemēru, bet tā tas arī ir. Nu, tā kā arī uz skolotājiem šie noteikumi attiecās, jo mēs esam piemērs jums. Jūs esat piemērs mazākiem skolēniem. Ja? Mēs visi esam vienā kopienā, mums attiecīgi jābūt ir vieniem un tiem pašiem noteikumiem. Man liekas, tas ir ļoti pašsaprotami. Otrs stāsts ir. Nē, tas uzreiz Atkal par pārtraukšu. Tavuprāt, tas nav absurds. Es pabeigšu. Otrs jautājums ir par vidusskolēniem. Mēs esam patiesībā jau nākuši pretī jums, jo jums, piemēram, telefonu nav jānoliek kastītēs. Tikpat labi arī tāds noteikums varētu būt, un tad varētu atkal vēl vairāk raudāt, vai ne? Bet stāsti par to, ka nevajadzētu lietot telefonus kopā ar šiem te mazajiem, jo tas ir, tātad jūs rādat sliktu piemēru, un viņš aug, un viņš gaida to brīdi, kad es būšu vidusskolā, kad es būšu tāds pats liels kā Matīs, Ideāli. un kad es varēšu izmantot to telefonu. Bet tā ir otrs, privilēģija. Es pabeigšu. Nu, kāda privilēģija? labi, tas ir īstenībā nepareizs Orvels, vārds. ja, viss ir vienlīdzīgi, bet viena ir Daži ir vienlīdzīgāk par vienlīdzīgāk. citiem. Bet es nopelnu, es esmu izmācījies visu laiku, es esmu nodzīvojis pašu vidusskolā Matīs, tādu es laiku, pabeigšu. es varu to lietot. Un gal galā noteikums par to, ka telefons stundās nevar izmantot, vienmēr ir bijis mūsu iekšējās Nu, tieši kārtības tā. noteikumos. Vai, Matīs, tev pagājušajā gadā interesē, kas ir rakstīts iekšējās kārtības noteikumos, vai tev bija pilnīgi nospļauties uz to? Nu, man neesmu īstenībā lasījis. Es atbildēšu tavā vietā, tev bija pilnīgi nospļauties. Bet tagad man liekas, ka mēs esam uztaisījuši kārtību, cik no šīm stundām tu esi sēdējis telefonā. Tas nav saistīts ar šiem noteikumiem, vienkārši man bišķiņ vajag lokinoties. Tagad tu paprasīji cilvēkam, kurš, tiešām tā tendence, nemācās. ko es redzu, ir tiešām, ka tagad arī stundās tas telefona lietojums nav tāds, kāds tas bija iepriekš, ka tas noteikums ir bijis visu laiku iekšā. Tas nozīmē, ka kaut kādas pārmaiņas bija vajadzīgas. Un atkal, es nonāku pie tā galvenā, ko es gribu pateikt. Mācību laikā telefons neizmantojam, bet jums ir brīvas stundas. Un kā jau tas ir jums pateikts, es nezinu, vai tas ar jums ir nokomunicēts, bet tas, ko es komunicēju, ja jums ir brīvas stundas un jums vajag kaut kā pavadīt laiku, jūs drīkstat aiziet pie vadības pārstāvjiem, pajautāt kabinetus vai kāds ir brīvs. Un tur jūs varat izmantot arī starpbrīžos. Jūs varat savā kabinetā būt, kad jūs neesat koplietojamās telpās ar citiem un viņi izmanto to. Viņas jāveidina starpbrīžos. Ne, protams, ar logu vaļā jāsēž, jā, varbūt bišķiņā augsts ir, bet tajā brīdī tu vari ieskatīties, tāpat kā gaitiņos ejot garām, vai arī tev ir stunda beigusies, tev vajag apskatīties, kaut vai vienkārši apskatīties, vai tev ziņa ir atnākusi vai nā. Tas ir ok. Bet tā kā ļoti apskatīt. daudz Tas ir ok, cilvēku līdz tam brīdim. aizrāda. Jā, tu Nevajag apskaties izmantot. uz ziņu, un tev jau kasās Viņi virsū. vienkārši netic tam, ka zini tu kā, reāli var atvērt uz es pusminūtes tāpēc eklas. Tāpēc es saku, ka vajag laiku tiem noteikumiem iedzīvoties. Arī skolotājiem savstarpēji viņiem būs šī komunikācija par to, kā mēs varam pieslīpēt šos noteikumus, lai viņi nebūtu super drastiski. Vienkārši jādod laiks arī iedzīvoties. Un kopumā man liekas, ka tas iegūms būs daudz lielāks, jo rodas, ja cilvēkam nav garlaicība, pasaules vēsturē, ja cilvēkam nebūtu garlaicība, pasaules vēsturē nekas nerastos. Viss rodas no tā, ka ir garlaicīgi, un tad rodas radoši risinājumi, kā to laiku pavadīt. Tad tavs ierosinājums ir, lai mums visiem tagad ir garlaicīgi.
Nē, kāpēc garlaicīgi? Būs jums garlaicīgi, jūs radīsiet radošs risinājums, ko darīt. Tā jau arī ir. Piemēram, Cilvēki kāds mācās spēlē. apiet tos noteikumus, kā es, piemēram, būšu godīgs. Vienkārši lieta tāda, ka, ja viņas jebkurā gadījumā var viegli apiet, kāds tos te noteikumiem ir. Tas pats, es jau daudz vairāk cilvēki teicu, tā vietā tagad, lai tūlēties darīt visu kaut kādu citas aizliekas lietas, cilvēks sēž un TikTok skatās uz podu. Tā vietā. Jebkurā gadījumā skolēni iet... Tu neņemšu telefonu. Jā, bet tāpat tie sīkie iet un iztūlēties un to redz. Un tad... Pagaid, tu zini par šo. Tava atbildība būtu kā iet un informēt cilvēks, lai mēs varam izskaust to. Manuprāt, jā, tas būtu tas, kas skolā būtu jādara. Protams, jūs to nedarīsiet, tāpēc, ka jums ir gaļaks un jums nerūp vispār tāda iestāde kā skola, ja? Bet, skola man rūp. Bet vai es tiešām tagad nekur, viņš sēž uz poda telefonu, vai es tiešām iešu tagad kādam teikt, hei, rekur, Matīs sēž uz poda un skatās TikTok. Kāpēc tev par konkrētu cilvēku? Tev jārunā par tendenci. Tu vari teikt, Klau, ir rekursīkie, kas, piemēram, toaletē izmanto tos telefonus. Tad domājam kopīgi, kas būtu tas risinājums, ja jums tiešām interesē tā skola kā institūcija, domājam, kas ir tas risinājums. Tev neliekas likumi pagaidām mazliet viņa absurdi? Kas ir? Mazliet pārāk absurdi šie likumi pagaidām. Nē. Tiešām? Jā. Tiešām, kad, pieņemsim, ir siena, ja, un man speciāli jāpagriežas pēc siena, lai es varētu, apskatīties jebko. Tā ir situācija, kas nav ierakstīta noteikumos. Tātad ir daudzas šādas situācijas, un es vēlreiz saku, ir jāpaiet laikam, lai mēs varam skatīties, kādas situācijas ir, un lai mēs varam diskutēt gan ar skolēniem, gan skolotāji savā starpā, lai varētu diskutēt un saprast, kā vislabāk īstenot šādus noteikumus dzīvē. Jo mērķis vispār noteikumu mērķis jau nav sodīt. Noteikumu mērķis ir panākt pārmaiņas sabiedrībā, pozitīvā kontekstā. To uzrauga skolotāji. Es nezinu, cik viņiem ir svarīgi izveidot pārmaiņas. Man liekas, viņi vienkārši gribas uzturēt to, lai viņiem vienkārši ir, labi, pieņemsim, visas stundās, kā savā ziņā. Jo, es nezinu, man, piemēram, skolotājs neaizrāda, tāpēc, ka, visiem ir, zinu, kad es neklausīšu viņas, man liekas. Bet, tiešām, es neuzskatu, ka kaut kāds pārmaiņas veidosies. Izstrādās, lai viņu reāli vidusskolēni pārkāptu. Es kā to redzu, tāpēc, ka, es citu virzību vēl nav redzējis. Parunāsim par to, kas ir jūsu alternatīvie piedāvājumi. Jums liekas, ka problēma nav? Labi, otrajā vidusskolā ir noteikumi uzrakstīti tādi, ka ir atļauts apskatīties e-klasi. Labi, tad tas piedāvājums būtu, ka mums būtu jāiekļauj noteikumos šāds teikums, kas liekas pašsaprotams. Bet cik skolotāji to ievēro, ja viņi te ievēros telefonā, tad tāda, ka viņi taču nevar tagad sēdēt ar tevīm 5 minūtes un risināt problēmu. Jautājums, vai tādam teikumam ir jābūt uzrakstītam noteikumos? Manuprāt, nē. Tievs, kādam izskatāt e-klases, piemēram, apstāties e-klases, skolotājiem nav laiks tagad sēdēt manim risināt problēmu, vai es tiešām skatījos e-klases vai nē. Viņiem nav uz to laiks, viņi tāpatās man aizrādīja, tik aktīvs aizrādījumu un reku, es soļojos direktoru kabinetu ar vecākiem un reku. Noteikuma mērķis nav sodīt, Matīs. Ja tev aizrāda, tu tiešām sēdi tajā brīdī e-klasē, tu ņem parādi, viss kārtībā. Tā es varu ātri samainīt. Lūk, ja tu vari ātri samainīt. Tad jautājums par to, vai kāda ir tava personīga atbildība un intereses. Ja tev pilnīgi nospļauties, tad tu arī būs pilnīgi nospļauties, vai būs kaut kādi grozījumi, vai ir tas likums, nē, bet noteikumi vai nav. Tāpat tev ir pilnīgi nospļauties. Es nerunāju par tevi, bet es runāju vienkārši par konkrēti. Ja tev ir nospļauties, tad tev būs nospļauties, ir vai nav tās noteikums. Labi, ir šeit mēs tāpat netiksim kaut kāda kopēja iznākuma, pēc, kad mums ir savs viedoklis. Jā, te jaunieši intereses. Ietiepīgi uzstājušies un šeit tur skolotājs ietiepīgi nostājies. Tagad tu pasaki, es ietiepīgi iestājies. Es saku par to, ka es redzu, ka šim var būt pozitīvs ieguvums. Un tāpēc ir jautājums, kas ir tā alternatīva, ko jūs piedāvājat? Es par to nav padomāju. Nav alternatīvas. Labi, bet kāds ieguvums tad vidusskolēniem šeit ir? Ieguvums, ka mēs visi veidojam kopā vidi, kurā mēs esam brīvi no mobilajiem telefoniem, jo acīm redzami, ņemot vērā arī šo te reakciju, neapmierinātību, ka jauniešiem ir problēma ar šo te problēmu, ka ir atkarība no tā telefona, ka nevar pat skolā izturēt to laiku bez tā telefona. Man liekas, ka daudz arī vidusskolā ir svarīgi runāties savstarpēji. Un tas nav tas, ko mēs darām pašlaik.
Nu, tagad jā, bez telefona. Bet mēs jau pirms tam arī to darījām. Vienkārši, kā es to zini, uzskatu. kā ej gaitenī, apskaties visu ekrānos, sēž tumšs gaitens, ekrānu viens spīd. Tas, ka jūs spēlīt un savstarpēji sarunājaties, tā nav sarunāšanās. Sarunāšanai ir jābūt jēdzīgai. Nu, es parasti teju draugus meklēt. Spēlēju. Nē, katrai sarunā nav jābūt tā kā debašu klubam. Nē, protams, jābūt arī vieglām sarunām, bet ne jau tā, ka sēž spēlē telefonu un runā, kur tagad skriesim uz kādu bāzi. Un tagad jums ir iespējas darīt, tā kā meklēt variants, ko darīt starp brīžos. Spēlē spēles kaut vai. Iet uz 22. Jā, iet uz tieši tā, iet uz pašpārvaldes kabinetu vienkārši. Kaut vai, ej. Bet dīvains jau sanāk, tāpēc, ka kura gadījumā pašpārvaldes kabineti nāk tie zem 10. klases skolēni un skatās uz to visu. Tas ir, jā. Nezinu, man liekas, noteikumi nestrādā. Es varu kaut vai, nezinu, tur paņemt atslēgas no klases un pateikt, sīkē, ejam sīkties, kāds Brawl Stars spēlē. Viņi to redzēs. Labi, tā jau ir ļaunuma izpausme. Absolūti. Nē, tas bija, es ietiepīgi un pēc to izdomāju. Absolūti. Pilnīgs noziedznieks. Bet labi ir. Es domāju, ka... Es vienkārši pierādu manu punktu vēlreiz. Jā, man liekas, mēs jau gandrīz jau vajag par nekā stundu, tā kā... Teiksim, lielu paldies. Šīs negatīvās nots. Šīs negatīvās nots. Kur mēs draugu uzcepām pakaļ. Tādi jūs esat. Manī studijā bija Henriks Balods, bija es Matīs Simeļuks un mans mīļākais skolotājs skolā un mūsu labs draugs, kā es domāju, Sāns Mārtiņš Sauna. Paldies, ka atnācāt paklausīties un uz redzi.